Sāksim atkal ar to pašu tēmu, kas aizskāra un uzrunāja ļoti daudz cilvēkus arī no iepriekšējā laiva. Tātad, vai elektrības rēķini jau ir izkonkurējuši Covidu? Jo, es piebildīšu, ir reāli sākusies ekonomiskā krīze. Un rēķinus nespēj samaksāt ne pensionāri, ne skolotāji, ne mazais biznes, ne lielais biznes. Un šajā sakarā skaidrs, ka arī inflācija būs, cenu sadārdzinājums, pārtikai, nepieciešamības, tāda pirmās nepieciešamības precēm, zālēm, visam. Bet Ainār, jautājums, ko darīt? Kāpēc neviens neko nedara? Atkārtošos no iepriekšējā laiva. Vai Daugavā ūdens ir palicis dārgāks, priekš kām tad mums tie HES ir vajadzīgi? Atbildēšu uzreiz, ūdens nav palicis dārgāks, bet mēs kārtējo reizi redzam, ka esošā valdība nav gatava rīkoties šajā situācijā. Esošā vara atkal ir sagaidījis to brīdi, kad cilvēki atkal ir nonākuši krīzē, nespēja samaksāt rēķinus. Tagad braucot arī uz šo pārraidi, burtiski 7 vakarā vēl noklausījos ziņas Latvijas Radio 1, kurās stāstīja, ka valdība lem par kaut kādu papildus atbalstu, vēl kaut ko. Protams, nāk vēlēšanas un valdība mēģinās kaut ko tur stutēt, bet problēma jau ir cita, kāpēc mēs esam nonākuši pie tādas situācijas. Tas, ka pirms vēlēšanām valdība atkal aizņemsies naudu, lai izdalītu cilvēkiem un teikt, redziet, cik mēs labi. Problēma ir tāda, kāpēc mums, kā valstī, kurā mums ir savas hidroelektrostacijas, mums ir Inčukalna gāzes krātuvs, kāpēc mēs nespējam sagatavoties situācijai un būt labākā situācijā, jo Inčukalna dabas krātuvs var nodrošināt šo gāzes patēriņu ilgam laikam. Atbilde ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka mūsu valdība ir stulba un pieņem stulbus lēmumus. Diemžēl, tad, kad nav biznesa izpratne mūsu valdības vadītājiem, tad mēs arī dzīvot uz rēķina ir ārkārtīgi vienkārši. Tā kā es domāju, ka no esošās valdības neko vairs sagaidīt nevar, nekas labāks nebūs, būs kārtīgie kredīti un vienkārši naudas notralināšana. Bet cilvēkiem šodien tas, kas būtu vajadzīgs, būtu tas, ka tiešām atceltu PVN uz šo laiku, tiktu iesaldētas cenas un tas notiktu strauji, ātri, bez šīs muldēšanas, ar ko nodarbojas esošie politiķi. Visi tagad runā, bet kas ir par mēnesi tagad? Patreiz jau ir, tūlīt būs janvāra beigas. Un ja tuvojas janvāra beigas, tad kāpēc mēs runājam par šīm problēmām janvārī, par ko jau bija vajadzēja pieņemt lēmumu oktobrī? Mēs taču zinājām, ka cenas kāpja un visiem politiskiem lēmumiem, ja viņi būtu pieņemti, tad cilvēki šodien nesēdētu pie radio, gluži kā 90. gados pie ugunskuriem, un cilvēki klausās, kādas lēmumus pieņems politiķi. Šodien lielākā daļa Latvijas sabiedrības jau saņem šos neadekvāti augstos rēķinus, un par to jāpateicās, protams, Kariņam un Levitam. Augstie rēķini, es tagad nosaukšu tos ciparus. Domāju, ka lielai daļai skatītāju vispār mātes atcelsies stāvus. Piemēram, man šodien atsūtīja tādu bildi Iecau krastos. Ja? No 5000 eiro, es tā paredzu, tā ir kaut kāda ļoti liela, varbūt rūpnīca vai tam līdzīga telpa, no 5000 eiro līdz 17 000 eiro. Vēl lielāka fabrika, tātad fabrikas īpašnieks atsūtīja no 200 000, tas ir par rēķinu, līdz 700 000. Jautājums, kā viņi to visu spēs turpināt, vispār pastāvēt? Viņiem ir simtiem darbinieku, kuri arī ir jāuztur. Problēma ir tāda, ka ļoti daudz uzņēmumu nobankrotēs. Un par to šodien ir jārunā atklāti. Tas, ka mēs neesam izmantojuši Inčukalna gāzes krātuves kā mūsu strateģisko objektu, kas varētu garantēt Latvijai šīs zemās gāzes cenas, mēs par to maksājam. Par to maksā mūsu iedzīvotāji, par to maksā uzņēmēji, un viņi maksās ļoti dārgi. Jo Kariņš ar Levitu nesamazina sev algas tagad, tad, kad cilvēkiem paliek grūti, bet rēķinus, diemžēl, cilvēkiem sūta šos augstos. Un tas, ka viņi tur kaut ko tagad mēģina, tur dekoratīvi darīt, diemžēl, tas jebkurā gadījumā nepalīdzēs cilvēkiem, jo rēķini nav par 15–20% augstāki. Ir rēķini, kas ir lielāki 2 un 3 reizes, un tā ir, diemžēl, realitāte.
Man ir, piemēram, jautājums tiem cilvēkiem, kas uzdod tev ar jautājumā, ko darīt, kāds risinājums ir, nav jau nekāda risinājuma, ko tu vari izdarīt, tu neko nevari izdarīt, bla, bla, bla. Nē, pagaidām, Maija. Šodien es neesmu politikā. Es esmu privāta persona, kuram ir nodoms piedalīties nākamajās Saeimas vēlēšanās. Un es gribu nomainīt šo viestrādnieku režīmu, Kariņa un Levita režīmu. Un es ceru, ka Latvijas sabiedrība, liela daļa cilvēku atbalstīs šo ideju, ka Latviju nav jāvada viestrādniekiem, ka Latvijā ir gan daudz cilvēku, kas dzīvē kaut ko ir sasnieguši, kuri spēja valsti pārvaldīt tā, lai mēs teiktu, jā, Latvija pirmajā vietā, nevis pēdējā vietā, kā tas ir patreiz. Tas, ko es gribēju pateikt, ir tas tiem cilvēkiem, kas uzdod tādus jautājumus. Man atkal jautājums ir viņiem, vai jūs esat kaut ko darījuši lietas labā, vai jūs esat rakstījuši vēstules, vismaz ar to, vai jūs esat izgājuši ielās, tad, kad tas bija jādara, ko esat darījuši konkrēti jūs. Piemēram, arī Andrejs raksta, ja, cik ilgi tātad tas viss notiks, kad situācija tiks risināta, nevis tikai apspriesta šeit, atkal kārtējā ūdens liešana, tad vispār varam aiziet līdz pat tām, tad, kad cilvēki raksta par silēm, nu tik, lai tiktu ātrāk tanī siltajā krēslā, tiktu pie silas. Ainār, vai ministru kabinetā ir tad tie apsildāmie krēsli un sile, varbūt vēl masāžas krēsls, tur ir, kas tur īsti notiek ar tā? Jā, Maija, es negribētu šo jautājumu kaut kā tomēr ar tā atbildēt ar humoru. Jautājums ir gana nopietnas. Diemžēl jautātājiem ir realitāte, ka ļoti daudz cilvēku šodien, kas ieņem šos augstos amatus, viņi pārdzīvo šo krīzi daudz labāk, tāpēc, ka viņi palielina sev algas, gan premjeras, gan prezidents, gan ministri, gan deputāti, gan augstākā līmeņa ierēģi. Viņiem ir palielinātas algas, un viņiem, protams, pārdzīvot šo krīzi ir vienkāršāk. Es esmu bijis politikā pirms vairāk kā 10 gadiem. Esmu ieņēmis dažādas amatus, bet es nekad neesmu turējis pie šiem krēsliem. Bija laiks, kad es arī strādājot valdībā, esmu ziedojis savu algu labdarībai, ko es esmu darījis daudzu gadu garumā. Tā kā priekš manas iešana politikā nav mērķis saņemt lielāku vai mazāku algu. Mans mērķis ir izmainīt situāciju valstī, lai cilvēki nebrauktu prom no Latvijas, lai tie, kas ir aizbraukuši, atgrieztos atpakaļ, lai mēs varētu veidot normālas divpusējas ekonomiskās attiecības ar daudzām pasaules valstīm, un lai Latvija varētu kļūt par bagātu un attīstītu valsti. To var izdarīt tikai tad, ja pie varas būs cilvēki, kas saprot biznesu, kas saprot, kā attīstīt ekonomiku. Šodien Latvijas valdībā nav neviena cilvēka, kuram ir izpratne par to, kā attīstīt ekonomiskos procesus un projektus Latvijā, kā piesaistīt investīcijas, kā atbalstīt ražošanu. Bizness attīstās, bet ne jau tāpēc, ka valdība to atbalsta, tāpēc, ka privātais bizness vienkārši dzīvo, neskatoties uz to, ka atbalsta praktiski nav nekāda. Tā kā es domāju, ka ir svarīgi, lai politikā būtu arī cilvēki, kas neiet dēļ tā, lai iegūtu vienu vai otru krēslu, bet kuriem ir misijas izpratne. Es savā laikā esmu teicis, ka man ir svarīgi, lai tiešām Latvija ir attīstīta valsts. Šodien es redzu, ka viena no lielākām problēmām ir tāda, ka to cilvēku skaits, kas ir aizbraukuši jau un kas turpina aizbraukt, pieaug straujiem tempiem. Un ja nekas nemainīsies, tad beigās Latvija kļūs par pensionāru valsti, kurā strādās ierēģi un dzīvos pensionāri. Un es varu pateikt to, kurš tad pelnīs? Es arī gribētu būt par kontrolieri, kas kontrolēs tos, kas strādā. Bet ja tie, kas strādā, aizbrauks projām, tad jau nebūs ko kontrolēt. Iedomājieties, kā bija teikts pēc 20 gadiem, Latvijā vienkārši to cilvēku skaits, kas strādās, būs tik niecīgs pret tiem, kas ir jau pensijas vecumā, ka šī valsts vairs pastāvēt normāli nevarēs. Tad, ja mēs paši neņemsim šīs lietas savās rokās un nesāksim normāli attīstīt valsti, Latvijas ekonomiku, tad nekas labs nebūs. Tā kā politikā ir jānāk cilvēkam, un ja kāds patreiz skatās un grib kritizēt, tad nāciet, esmu gatavs ar jums tikties klātienē, aprunāt to, kā valstī būtu pareizi jāattīstās, un katram cilvēkam, kuram ir kaut vai viens priekšlikums, labs priekšlikums, ko valstī var izdarīt labu, nāciet un sadarbosimies, jo viena laba ideja jau ir ļoti labs sākums tam, ka valstī kaut kas labs sāk notikt.
Tātad sava enerģija, darbie skatītāji, ir jāizmanto liederīgi. Jā, viens no tādiem variantiem ir nākt partijā vai vismaz satikties un izrunāt un atrast risinājumu. Jā, es atvainojos, es arī gribu teikt, droši sazinieties ar Latviju pirmajā vietā biroju. Lāsma Mentele ir biroja vadītāja. Es esmu gatavs ar jums tikties arī klātienē. Neskatoties to, ka ir dažādi ierobežojumi, es domāju, ka mēs atradīsim iespēju ar jums satikties klātienē. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem un runāt par visdažādākām tēmām. Bet, kā jau es teicu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki, kas grib tikties, lai jums ir vismaz viens priekšlikums, ko var uzlabot valstī. Tad šī tikšanās būs ievērojami produktīvāka. Tad, kad tiek runāts par sadarbību ar kaimiņu valstīm, zini, kas daudziem cilvēkiem asociējās tieši pretēji. Viņi neskapēc domā, ka tā sadarbība nozīmē pārdošanos kādam citam. No kurienes vispār tādas domas nāk? Idioti mūsu valstī ir gana daudz. Un biznesā ir jāsaprot, ja tu neveido ekonomiskās attiecības ar citām valstīm, un mēs turpinām tikai iepirkt, nevis pārdot, tad gala rezultātā mēs ļoti ātri varam nonākt līdz bankrotam. Jo dzīvot uz parādi, kā tas ir patreiz, kad Kariņš un Levits katru gadu, pēdējo gadu garumā ir aizņēmušies vidēji 2 miljardus eiro, kas tiek tērēti tikai tāpēc, lai teiktu, cik labi attīstās mūsu ekonomika. Kā jūs teicat, tas, kas aizņemās naudu, zina, ka tā nauda ir jādod. Kariņš Levits par to nedomā, jo viņi zina, ka ne jau viņiem būs jādod šī nauda. Šī nauda būs jādod nākamajām paaudzēm. Latvijas parāds šogad būs lielāks par 17 miljardiem eiro. Visi var izdalīt un saprast uz to iedzīvotāju skaitu, kurš dzīvo Latvijā. Tas ir ļoti, ļoti liels parāds. Principā mēs esam parādos līdz ausīm. Tā kā ir jādara viss iespējamais, lai parādi būtu mazāki, parādus labāk ir atdot un domāt par pelnīšanu. Ainār mums jautā, kur Rīna Šmita, vai jūsu partijā pieņem tikai pilsoņus vai nepilsoņus arī? Mūsu partijā ir arī cilvēki, kas ir nepilsoņi, bet, protams, nepilsoņi nevar piedalīties vēlēšanās, bet partijā var iestāties arī nepilsoņi. Tā, tad pārējiem pie nākamā sāpīgā jautājuma par iepirktajām vakcīnām 4 miljonu vērtībā. Savukārt, tāpat laikā Pfizera galva pateica, ka šīs vakcīnas nedarbojas pret omikronu. Mīļākais jautājums, kur ir loģika? Loģika ir tāda, ka mums ir viens krimināla process, vismaz tā ģenerāla prokuratūra solīja, un ir jāgaida, kad tiks ierosināti nākamie. Jo esošā vara ir nopirkusi vairāk kā 4 miljonus vakcīnu, kurām ir konkrēts izlietošanas termiņš. Ir skaidrs, ka patreiz, lai valsts kontrole nekonstatētu zaudējumus, Kariņam Levitam ir jānopotē visi šie cilvēki, kuri sāk pierast pie vakcīnām 3., 4., 5. un 10. reizi. Jo vairāk kā 4 miljonu vakcīnu, tas ir ļoti liels skaits. Es nezinu, kāpēc bija jāpērk tik daudz, kāpēc nevarēja iegādāties nelielu apjomu un pēc tam turpināt iegādi ar vakcīnām, ja mēs runājam par vakcināciju, kurām ir normāls derīguma termiņš. Bet tagad, kad ir nopirkts tāds liels apjoms, tad skaidrs, ka mērķis ir nopotēt sabiedrību. Vienlaicīgi tas, kas man ļoti pārsteidz, ka pirms kaut kādām dienām, pagājušajā nedēļā, bija tieši viena uzstāšanās, kur viens no Pfizera vadošajiem cilvēkiem teica, ka, diemžēl, esošās vakcīnas nav bijušas gana labas un pārāk daudz cilvēku turpina slimot ar Covid, tā skaitā smagā formā. Un viņi jau brīdina, ka nevajag arī to boosteru uzreiz, 3., 4. tur arī taisīt, jo cilvēku imūnsistēma principā pazaudē šo imunitāti un ka tas sāk palikt bīstams, un par to runā Pfizers. Tad viņi saprot, ka šī sarkanā lampiņa sāk degt. Un vēl viena lieta, ko Pfizer vadība teica, ka Pfizers ražos vakcīnas pret omikronu. Pirmās vakcīnas parādīsies martā. Tad šodien rodas jautājums, kādas vakcīnas tiek
tiek patreiz potētas cilvēkiem, ja šīs vakcīnas nepalīdz cīņai pret omikronu, par kuru šodien daudziem ir radušās bažas. Tad, kad dr. Zaržeckis televīzijas pārraidē TV24 pateica, ka omikrons ir kā dieva dāvana, kas vieglā formā ļaus pārslimot šo covidu un iegūt dabīgo imunitāti, tad, protams, pēc šādiem izteikumiem daudziem doktoriem, tā skaitā Zaržeckim, ir metušies virsū šie valdības propagandisti vistiešākā veidā, kuriem tāds viedoklis nedara. Svētdien bija de facto sižets, kurā LTV de facto tieši raidījumā uzbruka tiem doktoriem, kā piemēram doktoram Līcītim, pārmeta par to, ka viņš esot paudis nepareizu viedokli, arī citiem ārstiem. Un, kā jūs zināt, ka pagājušā nedēļa arī bija tieši tāda doktorai Villerai bija intervija ar Līgu Krapāni, kura nepatika šim valdošam režīmam, kuri sāka kritizēt, ka redziet, tā doktori kaut ko labu nav pateikusi. Un manā rīcībā ir informācija, ka patreiz šī doktora tiek represēta no valsts struktūrām, un tas ir ļoti bīstams precedents, ja doktors, profesionāls doktors nevar paust savu viedokli. Tas, ka viedokļi starp doktoriem var atšķirties, tas ir pašsaprotami, bet ja konkrēti tie doktori, kuri ir pateikuši kaut ko savādāk nekā Kariņam, Levitam un doktoram Pauļutam nepatīk, tad viņi automātiski arī uzrīda savus sarksuņus, dažādas kontrolējušās struktūras, un šie doktori tiek represēti. Es teikšu tā, ka paldies arī tiem doktoriem, kuri de facto raidījumā nostājās, ieņēma diezgan neitrālu pozīciju, līdz ar to aizstāvēja šos doktorus, gan doktors Boka, gan arī citi doktori izteicās, kuri teica, ka mēs nevaram dzīvot diktatūrā, mēs nevaram dzīvot valstī tādā veidā, kad pēkšņi tikai viens pareizs viedoklis, bet, protams, esošai varai būtu baigi svarīgi nolinčot tos nepareizos doktorus. Bet ko tad viņi ir pateikuši nepareizi? Tas, ka tie, kas ir saslimuši, ka daudziem ir blaknes, tas ir fakts, neskatoties to, ka Latvija par to nerunā, par to sāk runāt daudzas pasaules valsts. Tas, ka, piemēram, Portugāle, kuru kā piemēru izmantoja mūsu prezidents Levits, ir nopotējis gandrīz vai 100% iedzīvotāji, kur principā vakar valstī ir uzrādīta statistika, kur slimo kādi 40 000 cilvēki. Tad nelielā Portugālē ir saslimuši 40 000. Neskatoties to, ka visi ir novakcinēti, tas skaidrs situācija uzrāda to, ka šīs vakcīnas nepalīdz visiem. Tas, ka Covid ir reāla slimība, tas ir skaidrs, bet ir jāatrod šis līdzsvars starp šo brīvprātību, kur katrs cilvēks pieņem lēmumu pats, vai viņam šī pote vajadzīga vai nav vajadzīga. Un vienlaicīgi ir jāsaka, ka tie, kuriem ir šīs antivielas, par ko arī tagad ir plašas diskusijas sociālos tīklos, piemēram, tai pašā Lietuvā, cilvēks, kuram ir antivielu tests nodots un uzrādās pietiekoši augsts līmenis ar antivielām, uz 60 dienām saņem šo zaļo certifikātu. Viņš var dzīvot normāli, iet uz veikalu, kafejnīcu, kinoteātri, teātri. Latvijā tas nav iespējams. Es esmu jau teicis daudzkārtīgi. Arī es un mana ģimene, mēs esam slimojuši ārpus Latvijas. Mums nav nekādu šo QR kodu certifikātu. Mēs nevaram aiziet uz veikalu, iegādāties. Uz maziem veikaliem, protams, varam, bet uz lielveikalu mēs nevaram izdarīt. Un tā problēma šodien ir kļūst aktuāla daudziem cilvēkiem. Runa ir par vairākiem simtiem tūkstoši cilvēku, kuri ir slimojuši, un daudziem no viņiem ir beidzies šis 6 mēnešu termiņš, kā rezultātā viņiem vai nu atkal jāvakcinēs ar šīm sapirktām vakcīnām, vai arī attiecīgi viņi arī būs situācija, ka nevar nokļūt veikalā. Tā kā tā afēra ir saistīta ar to, ka cilvēkiem ir jāmaksā par to, ka Kariņš, Levits, Pauļuts ir sapirkušos šos 4 miljonus vakcīnu, un lai šīm vakcīnām nepazustu derīguma termiņš, tagad visa sabiedrība tiks nolikt uz ceļiem un pateiks, jums ir jāpotējas. Es uzskatu, ka tā ir bīstama spēle, jo šeit attiecīgi notiek spēlēšanās ar cilvēku dzīvībām.
Atceries, Ainār, bija vēl pirms kāda laika tāda kampaņa, kura Latvijā pazīstamas personības, ja, arī to starpā bija personības tiešām ar lielo burtu P, bija kā sejas, kā kampaņas sejas vakcinācijai. Un tātad viņi aicināja uz vakcinēšanos, jo tad viņi var iet uz kino, uz teātri, viņi var mierīgi turpināt strādāt, viņi var turpināt savu dzīvi. Bet man ir tāds jautājums interesanti, kā viņi šodien paši uz šo te skatās. Un ņemot vērā vispār visu šo te situāciju, ka ir neskaitāms vakcīnas veikts un cilvēki joprojām nevar atgriezties atpakaļ savā ierastajā dzīves ritmā. Kā viņi šodien, piemēram, tie paši kampaņas, tās pašas kampaņas sejas skatītos uz šo jautājumu? Nu, mājas situācija jau ir analoga situācija, kur bija Padomju Savienībā. Tad, kad daudzi cilvēki, kas bija tuvu nomenklatūrai vai paši bija daļa no nomenklatūras, kompartijas darbinieki, viņi slavēja esošo režīmu. Un ja režīmam bija nepieciešams kāds atbalsts no kultūras darbiniekiem, no sabiedrībā populāriem cilvēkiem, tad viņi piedalījās un šo režīmu reklamēja. Tāpatās arī tagad Kariņa Levita režīmu daudz cilvēku reklamēja, sakot, ka tas ir pareizi. Patreiz, diemžēl, šie cilvēki vairs nereklamē šo režīmu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir vīlušies. Tas pats, kā vairāk kārtīgi esmu atkārtojis, Latvijas televīzijas žurnālisti, kuri bija viennozīmīgi Kariņa Levita pusē, tagad aizvien vairāk un vairāk mēģina kritizēt to pašu Kariņu. Cienījamais žurnālists Rēders atklāti intervijā savā 1-1 Kariņam arī sāka pārmest, ka viņš melo. Un to jau vairs nevar noslēpt. Tāpēc daudzi, kuri to ir darījuši, droši vien, ka šodien viņi to nedarītu. Tā kā, man ir grūti komentēt, es šos daudz cilvēkus nepazīstu, bet vienīgais ir tas, ka Kariņš un Levits kaut kā vairāk netaisa citu kampaņu, kurā iesaistās populāri cilvēki. Iespējams, šo cilvēku vairs nav, kuri atbalsta Kariņu un Levitu tādā veidā. Zini, kuri šodien atbalsta, kas man bija par lielu pārsteigumu, ir digitālā satura autori. Daži no digitālā satura autoriem, tie ir tie paši influenceri, blogeri. Šodien viņi ir pārņēmuši šo te reklamēšanu, ja, vakcīnu. Tā, tas, ko es vēl tev gribēju jautāt, es gribēju jautāt jums, skatītāji, lai jūs arī pakomentējat, lūdzu, ko jūs domājat par visu šo situāciju, par vakcinācijas tātad turpināšanu, par omikronu ierobežojumiem. Jūs jau pagājušajā reizē arī iesaistījāties diskusijā un bijāt ļoti agresīvi vispār pret visiem ierobežojumiem, lai kaut tik ātrāk tie tiktu atcelti. Es arī gribu beidzot normāli uzelpot. Man arī drīz beigsies mans pārslimošanas certifikāts. Es tieši gribēju jautāt tev, Ainār, kā tu vispār vari mierīgi, taču tu vari izdzīvot, vai ne, bez tā certifikāta? Taču nav nekāds pasaules gals, ne? Cilvēki jau ir izdzīvojuši arī pagājušā gadsimtā, Pirmā pasaules karā, Otrā. Tā kā, nav jau tā, ka cilvēkiem nav ko ģērbt vai nav ko ēst, to visu var kaut kā atrisināt. Bet normāli dzīve beigusies, un mēs redzam to, ka šodien, ja mēs ejam pa pilsētas centru, tad ir tiešām ļoti daudz ēkas, kuros nav gaismas, līdz ar to bizness ir beidzies. Bizness ir beidzies, un cilvēki daudz brauc prom, ļoti daudz cilvēku brauc prom, un tas tiešām ir ļoti, ļoti bēdīgi. Un tas, ka citās valstīs ir arī ierobežojumi, bet tur tomēr nav tāda situācija, kad tiek represēti cilvēki, kas nav vakcinējušies. Un es teicu, nebrauksim nekur tālu projām. Vēlreiz salīdzināsim Latviju un Lietuvu. Tad tādi cilvēki kā es un tu, Māja, mēs būtu varējuši šeit vienkārši veikt šo testu uz antivielām, un mēs būtu saņēmuši uz 60 dienām šo saucamo zaļo QR kodu, un mēs varētu normāli dzīvot. Pēc 60 dienām mēs varētu vēlreiz nodot šo testu, un ja mums uzrāda, ka mums ir pietiekoši daudz antivielas, tad mēs atkal pagarinātu uz 60 dienām tik ilgi, kamēr šie absurdie ierobežojumi nebūtu beigušies. Tas viss ir tā kā Lietuvā pieejams, ja? Lietuvā uz 60 dienām. Es varu aizbraukt uz Lietuvu un saņemt šādu te... Es domāju, ka tas ir domāts Lietuvas pilsoņiem. Tāda pati situācija ir Šveicē. Priekš Šveices pilsoņiem tur tiek dots tieši šis certifikāts uz 90 dienām.
Jo Šveicē tie, kas ir pārslimojuši, saņem uz 1 gadu šo saucamo QR kodu, un pēc tam, attiecīgi, nododot šo antivielu testu, var saņemt uz 90 dienām. Tā ir oficiālā informācija, ko var caur Google pārbaudīt. Kāpēc Latvijā tas tā nav? Man tas ir izskaidrojums tikai un vienīgi ar to, ka Kariņš, Levis, Pauļus ir iepirkuši šos vairāk kā 4 miljonus vakcīnu, un viņiem ir jāizlieto šīs vakcīnas. Viņiem neinteresē, lai cilvēki būtu veseli, neslimotu, lai cilvēkiem būtu laba veselība. Viņiem ir jādomā, lai valsts kontrole viņus nevainotu mantas izšķērdēšanā, un tas gluži tāpat kā, ja jums leduskapī ir kaut kāds veci produkti, kuriem tūlīt beigsies derīguma termiņš, ir viens variants izmest viņus ārā, otrs vienkārši mēģināt ļoti ātri viņus izmantot. Tikai problēma jau ir tāda, ka te neiet runa par vienu leduskapi ar šīm ampulām, vakcīnām. Runa ir par vairāk nekā 4000 šo vakcīnu, kuras, starp citu, neviena no šīm vakcīnām neaizsargā no omikrona, kā to teica Pfizer vadītājs. Bet kas būs, pieņemsim, mēs iedomājamies tādu visbriesmīgāko scenāriju, par ko arī daudz cilvēku jautā, kas būs, ja vēlēt varēs iet tikai ar QR kodiem vai vēl trakāk tikai vakcinētiem? Es domāju, ka būtu pareizi pēc iespējas ātrāk vispār atcelt visus šos ierobežojumus, ļaut cilvēkiem normāli dzīvot, beigt visus šos testus. Jo, ja saka, ka omikrons tā ir saslimšana vieglā formā, tad, lai cilvēki pārslimo, ja kādam ir šī slimība smagāka, tad jāsāk ārstēties. Ir jābeidz šī māžošanās, ka tagad tūlīt visi te attiecīgi cilvēki tiek testēti no rīta līdz vakaram un nav normāla dzīve. Ja mēs runājam par to, ka politisku apsvērumu pēc Kariņš, Levits un Pauļus, gluži kā viņi pateica jau pirms kāda laika, ka nedrīkst ļaut cilvēkiem noņemt maskas, jo atpakaļ tad viņas nevarēs vairs uzvilkt. Un tad tiešām jārunā par to, ka, ja sunim uzpurni noņem nost, tad ļoti grūti uzvilkt atpakaļ. Par to runāja mūsu valdības ministri, un tas tika atspoguļots pirms kāda laika arī sociālajos tīklos, jo šādi izteikumi tika nofiksēti oficiālajās sarunās. Es viennozīmīgi esmu pārliecināts, ja gadījumā vara gribēs izmantot šos ierobežojumus, lai nevakcinētos cilvēkus izolētu un neļautu viņiem piedalīties vēlēšanās, tad cilvēki sacelsies, un es domāju, ka šī vara ar kājām pa priekšu tiks iznesta no šiem augstajiem krēsliem, kuros viņi sēž. Es domāju, ka sabiedrība nepieļaus to, kad esošā vara vienkārši uzurpēs to varu, kura viņiem ir dota, un liekas cilvēkiem demokrātiskās vēlēšanās viņus izbalsot. Ja viņi šādi rīkosies, es esmu pilnīgi pārliecināts, tad iznāks ielās tik daudz cilvēku, ka šī vara kritīs daudz ātrāk. Man patiešām gribētos ticēt, ka mūsu cilvēki ir spējīgi beidzot sacelties, nevis tur 2000 iziet ārā vai 5000 vai 10 000, bet lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji ir spējīgi par sevi pastāvēt. Ne tikai par sevi, bet arī par saviem bērniem un par savu ģimeni, jo, piedodiet man, mēs arvien tuvāk un tuvāk pienākam pie tās dienas, kad tiešām tiks aiztikti bērni, mūsu bērni. Par to ir jādomā šodien. Nevis, ko mēs darīsim pēc tam, kad tas tiks pieņemts. Māja, tas, ko tu saki, ir pareizi, bet ir viena nianse. Vēlēšanas notiks šī gada oktobrī, tad apmēram palikuši 8 mēneši. Tas, kas ir ļoti svarīgi, lai uz vēlēšanām ierodas nevis 34% cilvēki, kā tas notika iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās, bet ierodās vismaz 70, 80 vai 90% cilvēku. Lai tiešām tie neapmierinātie cilvēki, kas nav apmierināti ar dzīvi, ar esošo viestrādnieku režīmu, lai viņi iet un balso. Un pat ja jūs nebalsosiet par mani personīgi, es aicinu, nebalsojiet par esošo režīmu. Vienu lietu izdariet, ejiet balsot un balsojiet vienalga par ko, tikai ne par esošo režīmu. Šim režīmam ir jāaiziet, viņi ir izdarījuši daudz ļauna, un ir nepieciešams viņus ne tikai nomainīt tā, lai viņi uzņemas politisku atbildību. Iespējams, daudziem no viņiem nāksies arī atbildēt
attiecīgi likuma priekšā par izdarītiem noziegumiem. Un iespējams daudz arī tiks notiesāti. Runājot par noziegumiem, es zinu, ka tev vēl ir šodien sakāms par 500 000 eiro Juraša tātad kukuli, jo tātad bijušais Vācijas izlūkdienesta šefs Hannings aicina, tas laikam ļoti diplomātiski, Latvijas valsti izmeklēt korupciju saistībā ar PNB bankas likvidēšanu. Tātad, kad vispār būs tā krimināllieta, vai tā vispār ir gaidāma? Ja tāda cilvēka kā bijušais NATO ģenerālsekretārs Rasmussens un arī Vācijas izlūkdienesta priekšnieks bijušais Hannings aicina Latviju izmeklēt šo koruptīvo darījumu, kādā veidā tiek likvidēta PNB banka, kurā politiķis, bijušais viens no knāba vadošajiem cilvēkiem, patreiz arī juridiskās komisijas vadītājs Juris Jurašs un viņa ģimene saņēma 500 000 eiro kukuli, kuru oficiāli noformēja kā maksu par konsultācijām, kā rezultātā banka tiek likvidēta caur maksātnespējas procesu, un simtiem miljoni ir pazuduši no šīs bankas. Guseļnikovs ir aizmucis ar naudu, un to visu piesedza, nodrošinot jumtu tieši Jurašu ģimene. Un par to šodien runā vairs nevis vietējie kaut kādi opozicionāri, bet par to runā jau cilvēki, kas ir ieņēmuši augstus amatus dažādās pasaules struktūrās. Un tas, ka Hannings par to atklāti runā un informē Latvijas amatpersonas, tas ir skandāls. Es domāju, ka ģenerālprokuroram Stūkānam vajadzētu beigt nodarboties ar politiku, represējot citādi domājušos, kuri nostājušies pret esošo varu, bet vajadzētu uzaicināt un nopratināt gan bijušo NATO ģenerālsekretāru Rasmussenu, gan arī Vācijas izlūkdienesta bijušo vadītāju Hanningu un noskaidrot, par ko tika samaksāts 500 000 eiro maksājums Jurašu ģimenei. Vai tās ir konsultācijas, kas palīdzēja izzagt šo banku, vai tas ir vienkārši bija parasts kukuls par to, ka tika nodrošināts jumts. Es aicinu valsts prezidentu Levitu, premjerministru Kariņu, lūdzu, pieņemiet lēmumu, jo patreiz Jurašs ir viens no jūsu valdības pārstāvjiem. Jaunā konservatīvā partija ir partija, kurai ir uzticētas tieslietas. Tieslietu ministrs Bordāns arī ir minēts šajā skandālā. Tad lūdzu laikā, kad tiek represēti ārsti, kuri izteikuši citu viedokli, opozīcijas cilvēki, kuriem jūs uzsūtiet savus sarksuņus, tad lūdzu veiciet izmeklēšanu pret sevi. Ja jūs neveiksiet, tad nākamā Saeima pieņems lēmumu izveidot parlamentāro izmeklēšanas komisiju, un tad ne tikai Jurašs, bet arī Kariņš ar Levitu var nonākt uz apsūdzēto soli. Jo patreiz tas, kas notiek, izskatās, ka notiek vienkārši šī kukuļdošanas fakta noslēpšana, un mūsu esošās tiesības sargājušās struktūras, kuras attiecīgi lobē un aizstāv esošo režīmu, mēģina to visu piesakt. Tā kā apskatīsimies, būs ļoti, ļoti interesanti. Es domāju, ka šie augstie cilvēki neklusēs, un šī informācija jau tuvākajā laikā arī tiks plaši diskutēta dažādās pasaules valstīs. Zinu, Ainār, es biju rakstījusi arī savā Telegram kanālā tādu kā scenāriju, kā es to visu apmēram redzu, iztēlojos tāda sajūta, ka Latvija līdz tātad rudenim tiks novesta tādā pakaļā, ka pēc tam viņi vienkārši paņems un aizmuks prom uz tām valstīm, kurās viņiem ir tā otrā pilsonība. Patreiz ļoti daudziem Latvijas politiķiem viņi dzīvo pēc principa nevis Latvija pirmajā vietā, bet Brisele pirmajā vietā, Vašingtona pirmajā vietā un citas kaut kādas valstis, kurās viņi ieņem šos augstos amatus. Un tā ir problēma. Viņi mēģina izkalpoties, lai pēc tam dabūtu šos augstos amatus. Apskatīsimies, bijušais premjerministrs Dombrovskis. Viņš ļoti labi jūtās patreiz Eiropā, ieņem augstus amatus. Un tādu cilvēku ir gana daudz. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Kariņam ir šis jau rezerves
rezerves plāns ir sagatavots. Tiklīdz viņš vairs nebūs premjerministrs, viņš iesēdīsies lidmašīnā un aizlidos mums nezināmā virzienā un ieņems ļoti labi apmaksātu amatu par to, ka viņš ir nodrošinājis Latvijai šo 17 miljardu parādu, kuru būs jādod nākamajām paudzēm, jo Kariņš jau neatdos šo parādu. Tā ir tā realitāte, un tāpēc jādara viss iespējamais, lai par to, ko Kariņš, Levits, Pauļuts visi ir sastrādājuši, viņi atbildētu nevis tikai politiski, bet arī iespējams pēc visas bardzības. Zinu, dažreiz gribētos, lai atgriežas viduslaiki. Es ceru, tu saproti, par ko es domāju šajā kontekstā par viduslaikiem. Tā. Es gribēju vēl piemest klāt, tātad nākamajā pirmdienā, nākamajā laivā mums būs nedaudz cits formāts, jo es nebūšu šeit, es nebūšu klāt, bet mums būs, teiksim tā, priekš jums tāds pārsteigums, tā kā gatavojieties, domāju, ka jums noteikti patiks. Ainār, vēl varbūt pēdējo kaut kādu foršo, super pozitīvo, pirms mēs slēdzam šo ēteru. Pozitīvais ir tas, ka tomēr cilvēki aizvien vairāk un vairāk nebaidās runāt. Paldies visiem tiem, kas sāk runāt atklāti, paldies tiem, kas dalās ar informāciju sociālos tīklos, jo, kā mēs visi zinām, Panorāma, Latvijas televīzija, Latvijas radio ir korumpētas struktūras, kuras ir nopirkuši esošā politiskā elite. Šodien mēs redzam to, ka Knāps paziņoja, ka valdības un parlamenta partijām ir pārskaitīta kārtējā nauda, lai šīs partijas varētu gatavoties priekšvēlēšanu vēlēšanām, un visi gana labi. Man ir prieks, ka daudz cilvēki ir gatavi runāt atklāti, un es aicinu ikvienu, neatkarīgi no tā, vai jūs jauns vai vecs, ja jums ir kaut kas sakāms, sakiet, dalieties ar savu viedokli. Vai jūs to darīsiet video formātā, audio formātā, vai vienkārši kaut ko uzrakstīsiet, dalieties ar saviem tuviniekiem. Ir svarīgi, lai esošā vara neaizver mutes mums visiem. Lai nebūtu tā, ka tikai daži cilvēki runā un pārējie sēž savos mīkstajos divānos un kritizē varu, bet patiesībā paši neko nepasaka. Esiet drosmīgi, runājiet, jo ja cilvēki dalīsies vairāk ar informāciju, ar to, kas skar viņus personīgi, kas skar viņus tuviniekus, tad šajā valstī kaut kas mainīsies. Man ir liela pārliecība, ka tomēr liela daļa ir gatava šīm pārmaiņām, un kā jau es teicu, kad vara var nomainīties caur vēlēšanām, un šodien mans mērķis ir nomainīt esošo Kariņa un Levita viestrādnieku režīmu, un tie, kuri atbalsta šo tieši uzstādījumu, ka esošam režīmam ir jākrīt, tad es aicinu sadarbību. Tā kā paldies par to, ka jūs bijāt šodien, un es ceru, ka mēs tiksimies jau drīz. Pagaid, pirms mēs beidzam, es ieraudzīju baigi foršo komentāru par to, ka vismaz prieks, ka prezidentam ir algas pielikums. Apsveiksim, tad tiešām Levita kungs ir nodrošinājis sev iespēju labi pārdzīvot šo krīzi. Tā kā tiešām priecāsimies par prezidentu un būsim laimīgi līdz nākamajai reizei.